Tā, labvakar, brāļi! Par spīti te mazliet sniegainajam un augstajam laikam. Mēs esam šeit pulcējušies un nācās man kādu pusstundu pastāvēt pieturā un atcerējos tieši anekdoti par Svētā Franciska pacietību. Nu, tā anekdote skan tā, ka Franciska brāļiem tur staigā pa kalniem, tur klīst apkārt un brāļi novērojuši, ka Francisks ne par ko nesūdzās, ka viņam viss ir labi un par visu viņš slavē Dievu. Un viņi domā, nevar taču būt, ka viņam tā pacietība neizbeigsies kādreiz. Viņi tur kaut kur klaiņo apkārt, likām kājām, pēkšņi kaut kādas drausmīgas lietus gāzes. Šie vēro, ko Francisks darīs. Francisks paceļ rokas uz debesīm, saka, slavu tev Dievs, ka tu dāvā lietu. Labi, gaida nākamo brīdi, kā kaut kāda šausmīga krusta sākās. Varbūt ir iemesls, lai Francisks atkal kļūtu mazliet neapmierinātāks. Atkal viņš slavē Dievu un sniega vētra uznāk un visu. Nevar sagaidīt. Francisks vienmēr ir tāds nesatricinām priecīgs un pateicās par visu Dievam. Un reiz viņi iet pa kalniem un lido pāri kaut kāda vārna un uzkakā Franciskam uz galvas. Visi domā, tagad skatīsimies, ko viņš tagad teiks. Viņš paceļ acis uz debesīm un saka, slava tev Dievs, ka govis nelido. Tā kā mums arī apmēram, kad šobrīd ir mazliet augsts, pēc kāda laiciņa būs vēl augstāks, bet paldies Dievam, mums ir jumts virs galvas, mēs varam iedzert siltu tēju, ietīties sagā. Cerams, ka neaizsals attiecīgi ūdens trūpas un kaut kas tam līdzīgs. Tā kā mēs pēdējās reizes te priecājamies par to, ka ir pasludināts Franciska gads, es izcēlu no savas lādes Svētā Franciska rakstus, jo, protams, ir ļoti labi gan zināt to viņa biogrāfiju, gan arī zināt, ko viņš pats ir teicis, lasīt. Mums, laikam, latviski fragmentāri kaut kur ir kaut kas tulkots Tēva Staņislava laikiem, un mēs, laikam, palikām parādā. Mums bija ideja, ka mēs tas Franciska rakstus kaut kā apkoposim un izdosim, vai vismaz publicēsim kaut kur mājaslapā, jo ir tā, ka apkārt klīst ļoti daudz dažādas kaut kādas tur lūkšanas un teksti, par kuriem īsti nav pārliecība, ka to būtu Francisks teicis, tā kā slavenā tā miera lūkšana, kas noteikti nav Franciska, jā. Un visi, nevis kāpēc, visi tik priecīgi citē viņu par miera ieroci. Lūk, tā kā man ir šāds brīnumains krājumiņš poļu valodā. Franciskam, nezinu, vai mums veicās vai neveicās, viņam nepatika rakstīt, viņš nebija tāds teologs, kas rakstītu teoloģiskus darbus un kam būtu tāds mērķis. Tur, ka viņam lūdza, lai uzraksta regulu, tur viņam bija jāizspiež kā ar varu gandrīz, jo principā viņš uzskatīja, ka ir svētie raksti, ir evaņģēlijs, tur viss arī ir pateikts, un viņa rakstos, viņa vēstulēs arī pārsvarā tur ir tā apkopoju, izvilkumi no dažādiem jaunās derības fragmentiem. Viņš ir rakstījis vēstules, arī mūsu regulā ir vēstuli ticīgajiem. Regulas ātrumā neatradu, bet vajadzētu laikam ik pa brīdim palasīt. Toties es atradu, ka mums mieram tuvu grāmatiņās regulāri tiek kaut kas publicēts no Franciska darbiem, un tādus fragmentus es atradu arī datorā diezgan daudz. Tā kā šoreiz varbūt mēģināsim ieklausīties, ko Francisks ir teicis, jo arī tas ir būtiski, ja viņam tik ļoti nepatika neko rakstīt, tad tas, kas te ir no viņa darbiem ir saglabājies, tad, protams, labāk būt no oriģināliem avotiem, tiešām ar pārliecību, ka tas ir no Franciska rakstiem, bet šādi tādi izvilkumi kaut kur internetā ir atrodami arī latviešu valodā. Man bija vēlēšanās, un es arī atradu Svētais Francisks par lūkšanu Tēvs mūsu.
tāda paplašināta lūkšana, kā viņš to saprot. Iesākumā es varbūt nolasīšu dažas, man patika dažas lūkšanas, kurās pārsvarā viņš slavē Dievu, viņš uzsver, kādu viņš Dievu pazīst, visu svētu, visu augstu, visu varenu, svētu un taisnīgu. Un tas tā kā tāda slavas dziesma. Es kaut kur dzirdēju, ka lūkšana, ko tiešām Dievs uzklausa, tā ir slavēšana vai pateicības lūkšana. Par pārējām mēs vēl varam, kā saka, pastrīdēties. Mums liekas, ka viņš mūs neuzklausa, lai gan varbūt, ka mēs vienkārši ne to lūdzam. Tādēļ iesākumā es mazliet, lai uztvērtu to, kā Francisks saprata un pazina Dievu, izlasīšu kaut ko no viņa lūkšanām, jo ja jau tie kaut kādi raksti, kaut kādas rakstu gali ir atrodami, tad arī vajadzētu ar to iepazīties, jo es atceros savu laiku arī, kad es studēju Katehētikas institūtā, kāds no lektoriem teica, ka svarīgi ir lasīt Dieva vārdu, jo tā ir Dieva vēstule mums, un ja jau tā ir mums, tad kaut kā nav forši, ka mēs neinteresējamies, ko Dievs ir vēlējies pateikt. Tā kā es arī vairāk, es domāju, mums šajā Franciska gadā ir jālasa, ko mēs varam no Franciska atrast, un lai saprastu to viņa garīgumu, jo bieži jau viņš tiek traktēts kaut kā pilnīgi no kaut kādas nepareizās puses, viss tur uzsver, kā viņš ar putniņiem ir runājies un sludinājis zivīm, bet tad svarīgi aiz tā visa ir saprast, ka ne jau viņš ir tiem putniņiem un zivīm, tāpēc, ka viņam patika putniņi un zivis, bet tāpēc, ka viņš gribēja pagodināt radītāju, kas ir radījis, ka viņš ir iepazinis Dievu, kas to ir radījis. Un tāpēc viņam tie putniņi ir mīļi, nevis tāpēc, ka vienkārši viņš tāds veģetārietis tur bija. Tā, labi, kaut ko palasīšu, un tad ķersimies pie Tēvs mūsu. Visvarenais, mūžīgais, taisnīgais un žēlsirdīgais Dievs, dāvā mums grēciniekiem žēlastību tevis dēļ darīt to, ko mēs zinām, ka tu vēlies. Dāvā mums žēlastību, vienmēr vēlēties to, kas tev patīkams. Tā, lai iekšēji attīrīti un svētā gara apņemti un viņa uguns apgaismoti, mēs spētu sekot tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus pēdās un vienīgi tavas žēlastības dēļ sasniegtu tevi visaugstais, kas pilnīgā trīsvienībā un pazemīgā vienībā dzīvo un valdi, un esi slavēts, visvarenais Dievs, mūžīgi mūžos. Tu esi svēts, kungs Dievs, tu vienīgais, kas dara brīnumus, tu esi spēcīgs, tu esi liels, tu esi visaugstākais, tu esi visspēcīgākais karalis, tu svētais Tēvs, debesu un zemes valdniek. Tu esi trīsvienība un vienlaikus vienība, kungs, Dievu Dievs. Tu esi labums, viss labums un augstākais labums, dzīvais un patiesais kungs Dievs. Tu esi mīlestība un žēlsirdība, tu esi gudrība, tu esi pazemība. Tu esi pacietība, tu esi labestība, tu esi lēnprātība, tu esi drošība, tu esi sirdsmiers, tu esi prieks, tu esi mūsu cerība un līgsmība, tu esi taisnīgums, tu esi taisnīguma mērs, tu esi visa mūsu bagātība, ar kuru pietiek. Tu esi labestība, tu esi maigums, tu esi aizsardzība, tu esi mūsu sargs un aizstāvis, tu esi spēks, tu esi veldze, tu esi mūsu cerība, tu esi mūsu ticība, tu esi žēlsirdība, tu esi viss mūsu maigums, tu esi mūsu mūžīgā dzīve, lielais un apbrīnojamais kungs, visvarenais Dievs, žēlsirdīgais glābēji.
Tā, un te ir šis teksts, Tēvs mūsu skaidrojums, ka ņemot vērā, ka Tēvs mūsu ir vienīgā lūkšana, ko Jēzus pats iemācīja, mums vienkārši šeit Francisks vēlas padziļināt, izskaidrot, pievērst mūsu uzmanību, kā viņš to sapratis ir un kā viņš to skaidro. Tātad, Tēvs mūsu, visu svētais, mūsu radītāji un pestītāji, mūsu glābēji un mierinātāji, kas esi debesīs, savos eņģeļos un svētajos, tu, kas viņus apgaismo, lai tie tevi pazītu, jo tu, kungs, esi gaisma, tu, kas iededz viņos mīlestību, lai tie tevi mīlētu, jo tu, kungs, esi mīlestība, tu, kas viņos mājo un viņus piepildi ar savu dievišķību, lai darītu tos laimīgus, jo tu, kungs, esi augstākais labums, mūžīgais labums, tu esi visa labā avots un bez tevis nekas labs nav iespējams. Svētīts, lai top tavs vārds, lai arvien spožāka mūsos kļūst tevis pazīšanas gaisma, lai spējam atklāt tavas labvēlības plašumu, tavu solījumu ilgumu, tavas majestātes augstumu, tavu spriedumu dziļumu. Lai atnāk tava valstība, kopš šī brīža valdi mūsos ar savu žēlastību, lai pēcāk mūs vadītu uz savu valstību, kur redzēsim tevi bez jebkādas ēnas, kur mūsu mīlestība pret tevi kļūs pilnīga, mūsu vienība ar tevi svētlaimīga, mūsu prieks ar tevi mūžīgs. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Lai notiek, ka mēs tevi mīlam no visas sirds, vienmēr domājot par tevi, no visas dvēseles, vienmēr pēc tevis tiecoties, no visa gara, ilgojoties pēc tevis un pēc tavas godības, no visa spēka veltot savu deksmi un dvēseles un miesas spēkus, vienīgi tam, lai kalpotu tavai mīlestībai un nekam citam. Lai notiek, ka mēs mīlam savus tuvākos kā sevi pašu, vedot viņus pie tavas mīlestības, cik vien ir mūsu spēkos, daloties viņu laimē, it kā tā būtu mūsējā, palīdzot paciest nelaimes un nekad nesāpinot viņus. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Dāvā mums viņu, savu mīļoto dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu, lai mēs spējam atcerēties, labāk saprast un godināt mīlestību, kas viņam bija pret mums, un visu, ko viņš mums teicis, darījis un mūsu dēļ izcietis. Piedod mums mūsu parādus, tavas neizsakāmās žēlastības dēļ, tava mīļotā dēla ciešanu dēļ, jaunavas Marijas nopelnu un aizlūguma dēļ un visu tavu izredzēto lūgšanu dēļ. Piedod mums, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un to, ko mēs pilnīgi nepiedodam, kungs, palīdzi tu mums piedot pilnīgi, lai mēs patiesi mīlēti savus ienaidniekus tevis dēļ, lai mēs spētu sirsnīgi aizlūgt par viņiem, lai nevienam mēs neatmaksātu ļaunu ar ļaunu, bet lai censtos darīt labu visiem tavā spēkā. Un neieved mūsu kārdināšanā, vai tā būtu atklāta vai slēpta, piepeša vai ilgstoša, bet atpestī mūs no ļauna, atpestī mūs no vakardienas, šodienas un rītdienas ļaunuma. Tā, laikam pārāk daudz arī lūgšanu nevajag, es varbūt mēģināšu to Word dokumentu, tur ir 12 lapas, 14 lapas. Pamazām, es domāju, mēģināsim arī lasīt uz priekšu, bet ja es mēģināšu piekabināt mūsu grupā, varbūt kāds var sevi izkopēt un lietot. Vēl otra lieta, par ko mēs reizēm šeit runājam, kad ir izslēgti mikrofoni, ko mēs darīsim ar šo jubilejas gadu, lai tas nepaskrien mums secen.
Te jau arī iepriekš tika lasīts pāvesta dekrēts ar to, ka ir pasludināts Franciska jubilejas gads. Un arī mēs te esam runājuši par to, kuras ir tās svētceļojuma vietas, kuras derētu apmeklēt. Tātad Alberta baznīca visiem iesaku apmeklēt. Varbūt varētu kādu ideju, kad būs kāds laiciņš labāks. Sniegs nokusīs, būs, ka pavasars vasara, varētu uztaisīt tādu, cik te tālu jau nav, ar kājām varētu aiziet līdz Rīgas Svētā Franciska baznīcai. Varbūt varētu sarunāt tur vienkārši pieteikt kādu tikšanos ar jauniešiem, pastāstītu viņiem, kas ir franciskāņi, jo varbūt arī Svētā Franciska baznīcā daudz neko nezin par Svētā Franciska 3. ordeni, piemēram. Tāda ideja, tad Olaina, laikam uz Olainu mēs varētu kaut kā, varbūt ne ar kājām aizbraukt ar kaut ko, bet tas, ko mēs te esam vairāk kārt, esam apsprieduši sirsnīgāk, ir tas, ka Viesītē ir brīnišķīga 10 gadu baznīca, 10 gadus veca baznīca Svētā Franciska godām. Izņemot Rīgas Svētā Franciska baznīca, tad Latvijā tā ir otrā baznīca, kas ir veltīta Svētajam Franciskam, tad mazliet dīvaini, zinot Franciska popularitāti. Lūk, un pētot internetā, mēs atklājām, ka tā baznīca ir ļoti skaistā vietā. Viesīte, tas ir 2 stundu braucienā no Rīgas, un kas nav mazsvarīgi, tur ļoti netālu ir Jēkabpils, jo jau mums Jēkabpils kopiena jau grasās pāraugt Rīgas kopienu. Tur ļoti pāraugt, viņi tad, tas no Kaspara Avota un to, kā viņš sadarbojās ar Svēto Garu un Svēto Francisku, un tas, ka Viesīte ir salīdzinoši tuvu Jēkabpilī, un ja mēs domājam par mūsu ikgadējām rekolekcijām, tad pēdējā gadā mums nebija dzintaru rekolekcija namā, bet varbūt, ka cilvēkiem, kas nav gluži no Rīgas, viņam arī tie dzintari nav īsti parocīgi un kā tur nokļūt. Es sazvanījos Viesītes draudzē kalpo priesteris Ārnis Visbelis, kas mums arī liels draugs ir mieram tuvu. Un es pastāstīju par šo domu, viņš teica, ka tur esot tur ļoti skaistā baznīca un apkārt tās tā kā kompleks vesels, nezinu, kā tur dzīvē izskatās. Un viņš teica, ka ja ļoti vajadzētu, tad principā tur kaut kādiem 20 cilvēkiem varbūt vieta atrastos, ka varētu tur uz pāris dienām, teiksim, sarīkot tās rekolekcijas, bet viņš teica, ka labāk jau dažiem cilvēkiem aizbraukt uz turienu, apskatīt un parunāties, kādas tur tās iespējas, un vasarā jau patiesībā, ja ir silts laiks, tad tur visādi var izdomāt, kādas tās telpas un kā viņas apdzīvot, vai varbūt kādiem guļammaisiem un uzpūšamiem madračiem baznīcā, vai tāda mums ir ideja, jo kaut kā diezgan vajadzētu saspringt varbūt uz tā mūsu rekolekcijām, kuras pēdējā gadā bija gājiens gar jūru, bet tādas 2 dienu rekolekcijas ļoti, es domāju, nāktu visiem par labu. Tā kā varbūt vēl kādam ir kāda ideja, kā varētu vienkārši šo gadu pavadīt ar jēgu un lai tas nepaskrien garām kā visi mūsu dzīves gadi, kā stirnas, tā teikt. Tā tad varbūt, kā mēs varētu izdomāt, varbūt, ja kādam ir kāda ideja, vienkārši WhatsAppā mūsu tā OFS grupā varētu ierakstīt, ko mēs varētu tādu paliekošu izdarīt, arī tās slavenās atlaides, ko var iegūt, palasiet dekrētu, kas ir kāda priekšnoteikumi. Uz Alberta baznīcu var nākt regulāri. Un, jā, jo tā Jēkabpils kopiena, viņa tiešām ir kā izaicinājums, ka varētu dibināt jaunu brālību. Es tā arī sapratu pēdējā tikšanās reizē, laikam viņam arī tāda doma bija, ja viņi tur jau ir vairāk par 5 gandrīz cilvēkiem.
Protams, mazliet būs jāiespringst, jāsaprot, kā notiek brālības dibināšana un jāatrod atbildīgie, bet vienvārds sakot, mums, jau janvāris ir garām, 1 mēnesis būs no Franciska gada nodzīvots. Varbūt kaut kā mēģināsim visi kopā, kā franciskāņu ģimene, mēģināsim saprast, ko mēs varētu darīt, lai kļūtu arvien franciskāniskāki. Bija Agnese ielikusi arī ziņu, ka Asīzē bazilikā kopš visiem 800 gadiem pirmo reizi uz 1 mēnesi būs tā kā eksponētas, izstādītas Svētā Franciska, mirstīgās atliekas. Tas būs no februāra beigām līdz martam. Tur iepriekš pirmkārt arī jāpieskās, otrkārt man Asīze visu laiku patikusi, tāpēc, ka tur nebija cilvēki, bet tagad attiecīgi tur būs miljoni cilvēku, un priekš sevis arī es neesmu vēl noformulējusi, vai tik svarīgi tieši tajā mēnesī tur aizbraukt, vai arī skaitās, ka mēs jebkurā laikā padomājam par Asīzi, tepat Alberta baznīcā. Man pazīstams viens luterāņu mācītājs, kas ir liels Asīzes fans, bija izpētījis, ka ar Raineru diezgan lēti var aizlidot līdz Romai un atpakaļ, un ka tas nav tik briesmīgi, ka tur 1000 prasa. Reāli par kaut kādiem dažiem simtiem var nokļūt līdz Asīzei, tikai jāskatās, vai es sapratu, ka mums parasti Jānis Smelters organizē ceļojumus uz Romu un Asīzi, kad viņš grasās tikai kaut kad decembrī laikam to darīt. Skatīsimies, vai kā. Nav jau tik būtiski arī, protams, būt tur, ja nu gluži tā, jo ar līdzekļiem arī ir kā ir. Varbūt tas nav pats būtiskākais, bet arī šeit, lai mēs Latvijā varētu izdzīvot šo Franciska gadu, kaut kā vismaz cienīgi un arī būtu vērtīgi, varbūt kaut kur tur, kur mēs ejam, vai viesītē, vai Rīgas Franciska baznīcā vienkārši cilvēks iepazīstināt ar 3. ordeni, jo, ja jau pat Alberta baznīcā daudzi nezina, tad kur nu vēl ārpus. Principā pamatā mums jau pašiem ir jākļūst labiem franciskāņiem, lai mēs varētu kaut ko liecināt un citus cilvēkus, tā teikt, iedvesmot. Tā tad īsumā tas arī būtu viss. Varbūt kādam ir kādi jautājumi vai domas par Franciska gadu, vai kāds grib kaut ko pateikt? Klusums. Jo es gribu jūs brīdināt, ka tad, kad tiek izslēgti mikrofoni, mums sākās ļoti interesantas sarunas. Tā kā visi tie, kas neierodās klātienē, tad tas no viņiem ir kā zaudējums. Kā kuru reizi, bet tā pārsvarā mēs to visu tās vēl kādu pāris stundu sarunas netranslējam. Tā kā, ja tas ir viss, arī no jūsu puses klusums, tad varbūt ejam jau iesildīties un gatavoties, domājot, kā īsto ziemu pārdzīvot, ko vajag vēl iekurināt vai kādu siltu plediņu nopirkt, tad atvados un tad līdz nākamajām reizēm.